Lai IS datu sistēmā izveidot pārvadātāju atskaiti, jums ir jābūt lietotājiem ar lomu grāmatvedis. Atskaites izveidē jāatver sadaļa atskaites. Atvērtajā formā redzamas visas uzņēmuma veidotās atskaites. Lai izveidot jaunu atskaiti, nospiediet pogu Izveidot atskaiti. Tiks atvērta pārvadātāja atskaites izveides forma, kurā jāizpilda obligātie un izvēles lauki. Izvēlieties no izvēles pircēja un pārdevēja nosaukumu. Šie lauki ir jāizpilda obligāti. Ja vēlaties sagatavot atskaiti par visiem pircēju vai pārdevēju veiktajiem pārvadājumiem, atstājiet pazīmi Visi. Izvēlieties no izvēles konkrētu kravas izsniegšanas adresi vai atstājiet pazīmi Visi. Tad atskaitē tiks atspoguļots kravas no visām iekraušanas vietām. Izvēlieties no izvēles konkrētas kravas saņemšanas adresi vai atstājiet pazīmi Visi. Tad atskaitē tiks atspoguļots kravas no visām izkraušanas vietām. Izvēlieties kravu uzmērīšanas sākuma datumu un beigu datumu, pa kuru vēlaties sagatavot atskaiti. Izvēlieties kravu piegādes sākuma un beigu datumu, par kuru vēlaties sagatavot atskaiti. Ievadiet atbildīgās personas vārdu uzvārdu un amatu. Šos laukus ir jāizpilda obligāti. Laukā piezīmes variet pievienot atskaitē svarīgu informāciju. Lai sagatavotu atskaiti, nospiediet pogu Saglabāt. Atskaite ir izveidota un pieejama galvenajā pārvadātāju atskaites formā. Lai apskatītu atskaiti PDF formātā, nospiediet pogu Lejuplādēt PDF un atveriet PDF dokumentu. Nospiežot pogu Lejuplādēt Excel, ir iespējams atskaites datus atvērt XLSX datu formātā. Nospiežot pogu Labot, ir iespējams labot atskaites parametrus un sagatavot atskaiti no jauna. Nospiežot pogu Dzēst, ir iespējams dzēst atskaiti.